Sveicināti! Mani sauc Eriks, un šoreiz vēlos jums parādīt, kā uzstādīt BIOSā, lai pirmais darbotos disks pie datora ieslēgšanas. Un tātad, slēdzot iekšā jūsu datoru, lejā apakšajā stūrītī jums tiks parādīta poga, ar kuras palīdzību jūs varat izsaukt BIOS opcijas. Šajā konkrēti gadījumā tur ir norādīts del, kas nozīmē delete, jeb varētu būt, ka jums būs arī F2 jeb F12. Un uzreiz, spiežot šo te pogu, mēs nokļūstam BIOS opcijās. Nokļūstot šeit BIOS opcijās, nebīstieties, tas nav nekas traks, neko lieku mēs šeit neēstiksim. Mums šeit būs vajadzīga tikai viena sadaļa no augšas boot. Kā jūs redzat, šeit ir vairākas main, advanced, security, boot un exit. Tātad, mēs pāriesim uz sadaļu boot. Pirms tam es vēlos jums pievērst uzmanību tam, ka labajā apakšajā stūrītī ir norādīts pogas, ar kurām mēs orientēsimies iekš BIOSā, jo šeit pelīte mums nestrādās. Tātad, nokļūstot sadaļā boot, mēs šeit redzam vairākas iespējas. Mums ir nepieciešams boot device priority. Spiežam Enter, ejam iekšā. Šeit mēs redzam secību, kādā sāk darboties sistēma, ieslēdzot datoru. Tātad mums ir vajadzīgs, lai mēs pirmo ieliktu CD, DVD. Tas ir, lai mums darbotos pirmais disks. Uz pirmā boot device spiežam Enter, mums atvērsies papildus lodziņš ar pārskatu par visām šīm te iespējām. Un ar bultiņu uz augšu pārējot uz CD, kad balts iezīmējās, nospiežam Enter. Un tagad mums parādās to, kad pirmais darbosies disks. Tas principā ir viss, nekas sarežģīts nav. Tālāk mēs pārējām uz pēdējo sadaļu exit un uz pirmajā save change and exit. Uzspiežam Enter un piespiežam OK. Jeb vienkāršāk jūs varat piespiest F10 un OK. Tas arī viss. Paldies par uzmanību!